Labdien! Mani sauc Pēteris Usiņš, pārstāvu Latvijas energoefektivitātes asociāciju un uzņēmumu Mesa Latvija. Mesa nodarbojas ar individuālā siltumenerģijas patēriņu uzskaiti daudzdzīvokļu namos Latvijā kopš 2000. gada. Pēc apkures sistēmas un pārējiem renovācijas darbiem, kad būvnieki pamet objektu, Mesa paliek kopā ar namu un katru apkuras sezonu, katru mēnesi veic siltuma uzskaiti katram dzīvoklim. Mēs skaitļos redzam, kāda ir renovācijas rezultāti un kā darbojas apkuras sistēma. Ir uzkrāta pieredze, zināšanas, ar kurām neskopojamies dalīties un palīdzam izvēlēties piemērotu apkuras sistēmas renovācijas risinājumu. Aplūkosim apkuras renovāciju no A līdz Z. Viss sākas ar namu pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Viņiem ir jāizskaidro, kas, kā un kāpēc notiek viņu namā, lai iegūtu viņu sapratni un ieinteresētību risinājumos. Jau kopā ar iedzīvotājiem definējam uzstādīto mērķi. Aplūkojam visus iespējamos risinājumus, to priekšrocības un trūkumus. Kad ir sapratne par situāciju, mērķi un iespējām, veicam risinājumu izvēli konkrētajam namam. Un visu beidzot aplūkojam procesu no risinājuma izvēles līdz efektīvai eksploatācijai. Kas ir centrālā apkure? Katlmājā dedzinot, ražo siltumu. Siltumu piegādā namiem pa siltuma tīkliem, kas ir pat kilometriem garas caurules. Mājai pagrabā ir siltummazgls. Tas ir siltuma cirkulācijas avots ēkā. Skatāmies, kā siltums nokļūst dzīvoklī. Šajā piemērā siltums tiek padots līdz bēniņiem, kur tas nokļūst turpgaitas guļvadā. Tam ir pieslēgts stāvvads, kur siltumu vispirms saņem 4. stāva dzīvoklis, tad 3. un tā līdz 1. secīgi. Secīga siltuma saņemšana ar vienu cauruli raksturo viencaurules apkuras sistēmu, kāda ir gandrīz visos tipveida daudzdzīvokļu namos. Secīgai siltuma saņemšanai ir šādas īpatnības. Pirmais radiators, kas saņem siltumu, to mazliet atdzesē, un nākamajam tiek mazāk. Lai to kompensētu, radiatori parasti pakāpeniski paliek lielāki, kā tika projektēts pirms šo namu celta. Ja nu siltuma ir par daudz un radiators ir aprīkots ar regulātoru, lai mēs nenogrieztu visu stāvvadu, ir nepieciešamas apvada līnijas, kas pieslēgtas paralēli katram radiatoram. Ja regulators tiek noslēgts, plūsma iet caur apvada līniju un nākamie to saņem pat karstāku. Konvektora tipa siltķermiņiem apvada līnijas nebija. Tie jāregulē samazinot visa konvektora siltuma atdevi, pievarot gaisa vāku, samazinot gaisa cirkulāciju gar konvektoru plāksnēm. Jebkurā gadījumā, ciet vai vaļā, stāvvadā ir nepārtraukta, aptuveni nemainīga plūsma viencaurules sistēmā, gan ar konvektoriem, gan ar, piemēram, čuguna radiatoriem, kurus mēs noslēdzot saglabājam šo plūsmu caur stāvvadu. Tipveida namos viencaurules apkuras sistēmas var iedalīt divos veidos. Augšējās sadalas, kur siltums tiek padots līdz bēniņiem, kur tiek sadalīts pa stāvvadiem. Un apakšējās sadalas. Siltums tiek sadalīts pagrabstāvā pa stāvvadiem, kur stāvvads saņem siltumu no apakšas, to padod secīgi līdz pēdējam stāvam, kur met cilpu un caur blakus telpu radiatoriem iet atpakaļ. Ēkas stūros bieži ar radiatoriem tiek aprīkots tikai vienā virzienā ejošs stāvvadu posms. Apakšējās sadalas viencaurules sistēmas arī tiek apzīmētas kā krievu P-bords, ko nosacīt veido stāvvads. Tad ķeramies pie jautājuma. Kāpēc, kad namu uzcēla, visiem bija silts? Vismaz tā mums patīk atcerēties. Bet tagad daudziem siltuma nepietiek. Kas ir mainījies? Pie viena arī paskaidrošu, kāpēc daudziem bērnībā zāle bija zaļāka.
nedzīvojam vairs energoresursiem bagātā lielvalstī, kur zemu darba pašizmaksu nodrošināja darba nometnē strādājoši valsts politiskie ienaidnieki vai padomju demagoģijas motivēti darba varoņi. Siltuma ražotājiem mūsu valstī energoresursi jāpērk par pasaules tirgus cenām. Attiecīgi, zaļā zāle uz siltumtrasēm ziemā arī vairs nav modē. Siltumtrasēs ir pazemināta temperatūra, kas samazina siltuma zudumus, un tās tiek rekonstruētas. Nami aprīkoti ar automātiskiem siltuma mezgliem, kur apkuras temperatūra tiek regulēta automātiski atkarībā no ārā gaisa temperatūras. Tiek nodrošināta minimāla temperatūra, pie kuras nav pārāk liels skaits salstošu dzīvokļu. Ja šobrīd ieregulētu tādu temperatūru, ka neviens dzīvoklis nesaltu, tad daudzi pat janvārī turētu vaļā logus, un visi maksātu 2 vai pat 3 reizes vairāk par apkuri. Logi, paneļu šuves un citi būvelementi noveco. Attiecīgi visa nama siltumnoturība samazinās. Apkurs regulēšanas ierīces, kuras tāpat neviens nelietoja, noveco un nestrādā. Ko paveica paši iedzīvotāji? Pēc logu novecošanas un iepriekš minētās temperatūras režīma optimizācijas, kā rezultātā ne konvektors, ne čugunradiators vairs nesasniedza savu projekta aprēķina temperatūru, daudziem palika pavēss. Tika mainīts radiators pret ievērojami efektīvāku. Mainot radiatoru, sanāca arī tā pieslēguma mezglu stāvvadam pārbūvēt. Regulātori uzstādīti netika. Lodveida vārsts ar sarkano rokturi ir noslēgšanas ierīce, neregulēšanas. Pēc radiatoru uzstādīšanas bieži pat palika tik silts, ka pusi apkuras sezonas dzīvoklī samazināja temperatūru ar pavērtu logu, izlaida laukā lieko siltumu. Atgriežamies pie secīgās siltuma saņemšanas. Tagad šis dzīvoklis patērē 3 reizes vairāk siltuma kā iepriekš. Nākamajām telpām uz šī paša stāvvada situācija ievērojami pasliktinās, jo viņu siltumu iepriekšējais ir jau paspējis iztērēt. Tad no rīta ieglābās, mainot radiatorus. Haotiskās radiatoru nomaiņas pēc to sakām gribētu iedalīt. A. Radiators patērē palielinātu siltuma daudzumu, to neregulē, jo nav ar ko. Nākamie saņem mazāk siltumu. Tas būtu tipisks variants. B. Radiators patērē palielinātu siltuma daudzumu, to neregulē, un pieslēgumu mezglu pārbūvējot ir samazināts stāvvada diametrs. Rezultātā visā stāvvadā samazinās plūsma, un attiecīgi piegādātais siltuma daudzums. Cieši visi radiatori pieslēgti šim stāvvadam. Tālāk novietotie cieši vairāk dēļ šī konkrētā palielinātā siltuma patēriņa. C. Pie nomaiņas izvēlēti neatbilstoši regulātori vai noslēgšanas vārsts atpakaļgaitā, un jaunais jaudīgais radiators nesaņem pietiekošu plūsmu, lai efektīvi darbotos. Iespējama arī visa stāvvada plūsmas samazināšana. Un X variants apzīmēts šādi speciāli, jo pagaidām nav novērots. Viss izbūvēts pareizi ar regulējumu patēriņu, un pieslēguma mezgls apkuras sistēmas darbību negatīvi neietekmē. Kā papildus sakas gribētu minēt, ka katra šāda pārbūve maina plūsmu sadalījumu starp stāvvadiem. Plūsma izvēlēsies vieglāko ceļu, ne to, kur 5 kaimiņi pēc kārtas būs mainījuši radiatorus un apvadlīniju izbūvējuši no ievērojami tievākas caurules. Šis piemērs izskaidro esošo situāciju un tās nolemtību. No šī radiatora pieslēguma mezgla var noslēgt apkuri 10 telpām šajā ēkā. 8 no tām būs kaimiņu dzīvokļos. Uzminiet, cik reizes bērns atstās bez apkuras kaimiņu dzīvokļus.
Un saprotiet, ka ir bezjēdzīgi darboties pagrabā ar apkurses sistēmu, to balansējot vai eksperimentējot ar cirkulācijas sūkņiem. Ja nojaušam, ka namā noteikti būs daži līdzīgas kvalitātes radiatoru pieslēguma mezgli, kuros ar vieglām manipulācijām visus sūri grūti sasniegtos balansēšanas rezultātus var izjaukt. Tā esam nonākuši līdz šodienai. Dažiem ir karsts, citiem salst. Visiem uzskatām piemēru var iegūt nama iedzīvotāju sapulcē, palūcot pacelt rokas vispirms tiem, kam ir karsts, un pēc tam, kam ir augsts dzīvoklī. Un maksā visi vienādi, turklāt daudz.